jūs esat Ogres novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāji. Okay. Tātad jūs zināt visu pēc idejas. Es tagad netaisos, tad esat baigos testus, vai ne? Bet jūs, principā, esat informēti par piedzimušajiem mazuļiem. Jā. Par tiem, kas jau ir izauguši no maziem mazuļiem un kļuvuši par un aizgājušā taisaulē. To jūs arī zināt. Tas arī šeit tiek reģistrēts. Tieši tā. Un šeit ir visa dzīve. Cilvēks ienāk pasaulē, ir nepieciešams dokuments, tas ir jāreģistrē attiecīgi. Taču tagad ir tik daudz sistēmas, kurās ne tikai kā cilvēks, jā, ar vārdu, uzvārdu un datiem, tātad personas kods ir jāpiešķir. Un dzīves vieta tiek deklarēta jaundzimušām bērniņam, un mamma un tētis tiek ierakstīti. Un tātad tur ir likumi, normatīvie akti, kas mums visi ir stingri jāievēro. Jā. Un šī te visa lieta notiek. Tātad šeit ir vienas durvis, kur ir Ogres novada, tas ir tas apmeklējuma laiks. Tagad, lai gribētu apprecēties, tātad laulāties, man pirms tam ir jāpiezvan, vai ne? Būtu vēlams tie, kas klātienē, jo jau tehnoloģijas virzījušās uz priekšu. Tās pusītes, kuriem ir abiem elektroniskie paraksti, tie var vispirms ar mums, protams, sazinoties par viņu vēlmēm un mūsu iespējām. Viņi var arī mums atsūtīt elektroniski parakstīt. Parakstīt iesniegumu, ka mēs tagad esam. Abi parakst šo iesniegumu par laulības reģistrāciju. Okay. Un te jūs vienkārši pieņemat zināšanai. Mēs pieņemam un vienojamies par datumu un laiku. Un kas notiek? Un tad viņi tik un tā nāk klātienē. Un tad tā ir nākamā reize, ka viņi obligāti nāk klātienē. Es domāju, ka mēs varam tagad neklātienē. Nē. Vispirms viss sākas ar iesniegumu. Viss sākas ar iesniegumu. Vienmēr viss sākas ar iesniegumu. Tieši tā. Viss sākas ar iesniegumu. Vai klātienē, vai tagad jau var arī ar elektronisko parakstu. Drīkst atvērt, ja? Tas ir jūsu kabinets. Mazliet, jā, tas ir mans. Mēs te baigi neiesim iekšā. Tieši tā mazliet, jā, pa distanciju. Sapratāt, ja? Tātad te vēl ir darbinieki, te ir galais vēl. Jā. Šeit ir Ogres novada, respektīvi. Dzimtsarakstu nodaļas arhīvs, jo absolūti visi reģistri, kurus mēs sastādām, kā jau minējām, dzimšanas. Tālāk tie laulības reģistri. Miršana, jā. Un tāpat agrākos gados arī vēl šeit ir vairāk reģistru. Arī vārdu, uzvārdu, tautības ierakstu, mājiņas reizes mēs pašas nodaļas kārtojām. Un paternitātes iesniegumi. Tātad mēs varam ieslēgt gaisu un tā mazlietiņās. Tas viss taču ir jāsaglabā. Tātad mūsu funkcija ir. Funkcija ne tikai reģistrēt šos civil stāvokļu aktus. Cilvēks strādā uz kameru. Viņš man nenāk, viņš ir reāli kamera. Jā, un tātad ir jāsaglabā. Lūk, tāds mazu duru pavērsim, tikai pavērsim, kad tā ir katrā dzimtsarakstu nodaļā, ir arhīvs. Okay. Tā ir mūsu funkcija. Bet te ir gan dzīvē, gan mirušie? Jā. Arhīvs. Visi notikumi. Okay. 100 gadu ietveros. Okay. Kā aprit 100 gadi, mēs nododam valsts vēstures arhīvam. Okay. Jā. Kas vēl tāds, kas ir tāds, kas nav vispār zināma informācija ar dzimtsarakstu nodaļu? Dzimtsarakstu nodaļa. Tātad, kā jau mēs te runājam, ka ne tikai laulības vēlreiz un vēlreiz pastrīpot, ka mēs Jūs pati arī vadat tās ceremonijas? Jā. Mēs vadām visas. Man ir vietnieces, manas es redzēju ļoti jauks kolēģis. Kolēģis vietnieces, arī viņas vada praktiski mēs visas, bet es vadu vairāk. Jūs esat galvenā vadītāja? Es uzņemos tos grūtākos, varbūt ar gadījumus, kad ir ļoti plaši viesu pulki, kad ir ārzemnieki. Tad lielākoties es uzņemos. Šeit tas notiek. Lūdzu, laipni aicināt paskatīties Ogres novada dzimtsarakstu nodaļu, kurai ir ļoti, ļoti laba slava dēļ šīs zāles. Jauniešiem ārkārtīgi patīk. Un tā kā mēs esam samērā tuvu Rīgas pilsētai, tad rīdzinieki mums ir pastāvīgi. Smuki? Te jūs stāvat, ja? Tie, kas vēlas reģistrēt. Tur es stāvu. Šeit šobrīd jūs redzat. Kustos jau arī, pavirzos jau arī. Jūs redzat, mums nekāda nav. Ne te ir kāds grāmatas, ne te kāds ziedi, bet tas ir tāpēc, ka tagad neviens neprecās šobrīd. Šobrīd neprecās, parasti ir arī ziedi. Te jūs te stāvat, un tad jūs sakat,
Tad priekšā jums stāv tas jaunais pāris. Jā. Tad tur kaut kur liecinieki. Liecinieki var būt, jau arī var nebūt, nav vairs obligāti. Jā, bet ja ir, viņi, protams, stāv blakus. Un tad attiecīgi zāle piepildās ar klātesošajiem viesiem, ja tādi ir saicināti. Tendence arvien mazāk lielu skaitu viesu aicināt, jo cilvēki labāk izvēlās divatā vai lieciniekiem četratā vai mazā ģimenes lokā un aizbrauc ceļojumos. Labāk šo naudiņu, kura būtu jātērē par viesu namu, par to viesu prošanas, cienāšanu, naktī palikšanu, visu to, vārds sakot, viesu namas izdevumus. Viņi labāk izvēlās aizbraukt. Jā. Es tur nostājos, es saitos tā kā Saeimas tribīnē. Tā kā ir pie tribīnas. Es arī ieņēmu to pozīciju. Tā tas bija. Tā ir jūs teicāt, jūs visvairāk vadat tos pasākumus. Aiztaisīs ciet durvis. Nedēļā, mēnesī. Cik tādas ceremonijas novadat? Vai es domāju, jūsu nodaļa pieņemsim. Piesātinātāks, protams, ir jau pavasara otrā puse, vasara un rudens pirmā puse. Tas mums ir tas viss vairāk. Ziemas periods ir mazāk, ko es varu pateikt, ka nedaudz pāri 400 pāri mums ir kopā. Kam? Gadā? Gadā. Okay. Un tagad jautājums. Tagad ir pieņemti visādi likumi. Man tā liekas pat dzīves biedru likums un kas tur vēl. Tas uz mums neatiecās. Tas uz jums neatiecās? Nē, tas uz mums neatiecās. Mums ir laulība. Konkrēti. Un laulība var būt starp vīrieti un sievieti. Jā, nevis partneru attiecības, kuras ir jānoformē pie tā kā nemaz, notāra. Nejauciet cilvēkiem galvu pēc tam. Kā redzat, ir valsts ģērbonis. Jā. Man ir arī amatzīme, valsts ģērbonis. Es pārstāvu šo valsti. Valsts vārdā es to daru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem. Tātad tas izklausās riktīgi nopietni. Jā, tieši tā, un tāpēc arī jaunieši reizēm atskrien un grib ātri sareģistrēties, man vajag ātri. Mēs jau pat šodien gribam. Ir normatīvie noteikumi, kas tomēr jāievēro. Iesniegums ir jāiesniedz vismaz mēnesi pirms laulības nav tā kā Lasvegasā vienkārši. Tagad mēs tinkš atbraucam, tinkš aizbraucam. Es šo piemēru viņiem saku. Ļoti 3 dienās. Lasvegasā, jā. Ir varbūt valstis, kur mazāk, bet Latvijai tas ir noteikts. Protams, ir izņēmumi. To jau arī cilvēki tomēr palasa likums un nāk jau pie mums un deklarē un saka, bet var taču arī ātrāk. Es lasīju likumā, ka var. Ir daži izņēmumi, protams, bet tos vērtējam. Mēs kā amatpersonas tos vērtējam. Visbiežāk tā ir smaga slimība. Tur mēs esam saprotoši, pretim nākoši. Daram, ko varam cilvēku labā. Protams, jā. Bet reizēm mums to piemēru min, bet mēs bērniņu gaidām. Bērniņu gaida vairākus mēnešus. Tā kā, vairs šais varbūt viņi nezināja. Viņi tad varbūt sakiet, to nezināja, bet man ir tā kā es pats neesmu nebijis precējies, nelaulājies, nekā tam līdzīgi. Es esmu piedalījies daudzās kāzās, gan kā viesis, gan kā vadītājs un tā tālāk. Bet man šī te oficiālā daļa vienmēr ir saistījusies ar to, ka te ir tas jaunais pāris, un te ir tie vecāki, un tie rādi, un tie ciemiņi, un tad ir tā ceremonijas vadītāja. Jā. Un viņai ir priekšā kaut kāda grāmata, un viņa sāk kaut kādas dzejoļus lasīt. Un tas jautājums, Vita, jums arī ir tā dzejoļu grāmata? Jūs tā arī dzejoļus? Ļoti minimāli. Es varbūt kādas burtiski dažas rindiņas, bet es tās nelasu no grāmatas. Kādreiz der kaut ko paspilgtināt savā teiktajā. Aiziet uz bibliotēku, paņem kaut kādu dzejoļu grāmatu, dver vaļā, tur mīlestības lapas izplaukušas pavasarī, visiem pretī dzenamies mēs siltajā vējā. Un esam satikušies šeit ar gradzeniem, mēs šo apstiprinām. Šie vārdi vienkārši palīdz. Nevaram tak mēs uzreiz. Pāris ienāc iekšā, viņš ir mēnešiem Viņi pārbijušies taču. Viņi pārbijušies, jā, protams, bet viņi ir gatavojušies. Viņi tagad ir ļoti neatņemama sastāvdaļa, viņiem līdzi ir fotogrāfs, video filmētājs, jā. Tas viss, ja jau mēs nebūs ievada runas kādu šo skaisto vārdu, tak mazliet mums ir jāapstājās. Bet jūs taču esat ļoti labs. Es nevaru pie tām ģērboņi, man tā kā valsts simbols. Vai nav tā, ka jums taču ir, jūs esat trenēts orators? Ir jābūt. Noteikti. Saprotat, jūs
aptverat, kādam ir jābūt dzimtsrakstu nodaļas darbiniekam un vadītāji arī Nē. īpaši. Tātad mums ir jābūt juristiem. Jā. Ar spēcīgām, dziļām juridiskām zināšanām. Tātad, jo visi ģimeņu tiesību Jāpārzina, ir jāpārzina. Tā ir mūsu. Plus vēl arī administratīvais tāpat likumi. Tātad jurists. Un šis jurists, ar ko mums asociējas juristi? Samērā nopietni, tādi, varbūt dziļi, tādi, lai viss tiktu pa punktiem ievērots. Tā pašā laikā liriku skaistumu, skaistu runāšanu. Publisko runu no mums prasa. Redzat, kāds savienojums ir nepieciešams? Tāpēc cilvēki dažkārt kļūst vai nu par advokātiem, vai nu par aktieriem. Tā tas ir. Lūk, šeit ir tas jāsavieno. Jums jāsavieno, jā. Lūk, pareizi pateicāt. Jā. Jāsavieno. Okay. Un tas ir ļoti, ļoti grūti. Jums patīk jūsu darbs? Man patīk mans darbs. Man patīk tikai tāpēc ka tās ir ģimenes tiesības. Okay. Un ģimene mums katram tomēr pats pirmais, kas mums ir. Jā. Un tāpēc, ka tomēr, lai vai kā, neskatoties to, ka mēs reģistrējam arī milzīgu skaitu miršanas gadījumu, pateikšu cipariem, ja tie apmēram 400 pāri, nedaudz pāri ir reģistrētās laulības, tad miršanas reģistri mums ir 700. Protams, laulības no mums prasa vairāk, tās ir ceremonijas arī, un tas viss, un miršana, bet šo gadījumu ir daudz tādi katru dienu. Es te gribēju vienkārši parādīt to, kas ir vēl šajā mājā, ka jums ir šeit dzimtsaraksts. Un pabeidzot, kāpēc man patīk, ka tomēr vairāk jau ir tas pozitīvais. Tomēr jau vairāk ir tas pozitīvais. Tur tiks ievietoti ziedi. Gandrīz jau vairs nebija, kur ievietot. Kaimiņš uzskrēja virsū gandrīz. Fotogrāfiem gadās. Okay. Fotogrāfi arī viņi dara savu darbiņu un tink, uzmanīgi. Cik jūs gadus jau šo darat? Es strādāju dzimtsrakstu nodaļā, kurai ir mainījusi savu nosaukumu. Dažādi bija. Kad es sāku strādāt, tā bija Ogas rajona, civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļa. Jūs to darāt Tad bija gana pilsētas, ilgi. tas viss. Es to daru no 1986. gada 15. decembra. 15. un nevis 16. decembra. Tas ir ļoti svarīgi. Vita, paldies jums. Man šajā gadā decembrī aprit 40 gadi, kā es strādāju šeit. Wow. Iedomāju 40 Sāku strādāt kā vecākā inspektore. Tad mums ar tie nosaukumi pamainījušies. Laika gaitā šodien nāks tāds precēties? Šodien nē. Mēs darbu sadalām, organizējam. Tātad piekdienās 12:00, kad beidzas apmeklētāju pieņemšana, tad mēs sākam reģistrēt tos pārīšus, kuri nāk šaurā lokā. Divatā, ļoti daudz divatā ar fotogrāfu. Un tad mums ir piekdienas, un sestdienās mēs organizējam darbiņu, lai sestdienās nāktu tie, kuriem ir tiem 10 viesi. Jo tad mēs aicinām arī dzīvās muzikas pavadījumu. Tātad mums ir muzikālais sastāviņš, kas paspēlē. Es pats nebiju nekad ar dzīvu šo cilvēku, kurš nerunā dzejoļus, nekad runā. Tā kā man ir pirmo reizi pieredze, Vita. Dzīvs, normāls cilvēks, kas tev normāli izstāsta, kā tās lietas notiek. Nē, man ir dažreiz brīnījušies un teikuši, vai tad tā arī var, vai tad nevajag obligāti to dzeju. Dzeja vienkārši dod to vārdiem skaistumu. Vita, cik maksā precēties? Mums nav lēti. Cik maksā? Valsts nodeva 14 eiro. 14 eiro. Pa 14 eiro. Pa abiem vai pa vienam? Tas ir kopā pārim. Okay. Tad jau 7 eiro pa galviņu. Pa 14 eiro, mēs varam arī nodrošināt darba dienās. Laulības reģistrācija, ja viņi ir tikai divatā vai burtiski varbūt bērni jau paaugušies līdznāk vai kaut kas. Bet 14 eiro? Tad, ja nāk piekdienā tomēr, tad nākam šeit zālē un tad mums ir mūzikas ieraksti. Skaisti, patīkami, mierīgi. Labi, un arī pāriem mēs ļaujam. Arī pāri var paņemt sakiet nākamo ciparu. Tātad nākamais cipars, ja ir vismaz viens deklarēts Ogres novadā, 34, tad ir kopā ar tur vēl PVNs, tad ir 3-4 eiro. Atbrauksiet no citurienes, neviens nebūs deklarēts Ogres novadā, tad ir 64. 64, un tad tu ar papīriem ej ārā no šeit. 64, tas ir tiem. Bet, ja sestdienā tad sestdienā vispār. Cena ir lielāka, tāpēc, ka mums ir muzikālais sastāvs, un attiecīgi ir, ja es negribu muzikālo sastāvu? Ja es esmu pats, tā kā, pieņemsim. Ir tāds pāris arī teicis, es gribu klusumā.
Es tev tad muzikālo tev ir vēl 16 sestdienā ir jāpiemaksā, jo tev ir iespēja viņu. Summiņa. Tie, kas ir dekorēti Ogres novadā, tad sestdienā tātad skaisti noformējumi jau to jau ceremoniju pilnā tādās ceremonija meistars. Tad ir 54, bet ja atbrauc no citurienes, tad ir 104 kopā. Īsāk sakot, pa 100 eiro tom uz priekšu. Bet tad būs par visskaistāko, dzīvās mūzikas pavadījums un tāda, tā klasiski, kā parasti cilvēki iztēlojas, ka mēs tur dodamies. Man nepatīk, ka vairāk nav dzimšanas apliecības. Ir tā kā vienkārši A4. A4, bet ir tādi vāciņi. Ir. Mūsu pašvaldība apmaksā iegāju kā dāvaniņu. Jā, bet jūs sapratat to domu. Citās noteikti nav. Man Rīgā nebija. Rīgā tas nebija. Jā. Tā bija tā, kā tas man likās. Bet es oponēšu, cik skaisti ir mūsu Latvijas dokumenti. Skaisti. Par to es piekrītu. Pasas mums ir ļoti smuks, protams. Bet arī dzimšanas laulības apliecība krāsainas. Mēs esam redzējuši no citām zemēm, vispār balta. Tad no 14 līdz 104 eiro uz priekšu. Jā, precīzi. No 14 līdz 104. Ejiet precēties, ja jums ir ar ko uz priekšu. Vita, paldies. Jums vīrs ir? Ir. Ļoti labi. Paldies. Ir. Okay, ir. Tos pašus 40 gadus jau arī esam kopā. Paldies. Darbs ir ļoti skaisti grūts. Sveicien vīram. Sveicien vīram. Tā.